Un vēl noteikti ir jāpiemina arī tas, ka Eiropas komisija tātad paziņojusi par plāniem pārskatīt Eiropas Savienības patvērumu noteikumus, un viena no tām iniciatīvām ir atkal šis ierosinājums, kas jau ir izskanējis iepriekš, ieviest obligātās bēgļu pārdales kvotas. Kā Latvijai būtu jārīkojas šajā situācijā? Iepriekš jūs esat teicis, ka Latvijai jāpilda savas uzņemtās saistības. Ko mēs darām tālāk, kādai jābūt valsts pozīcijai? Nē, te pirmkārt jāmin tas, ka valsts premjerministrs, tā kā viņš bija vēl kandidāts, viņš bija tādā ļoti cietā Nacionālās apvienības pozīcijā. Nevienu bēgli, nevienu vairāk neko. Un tagad jau mēs redzam, kā premjerministrs pabraukājot uz Briseli ļoti tā mērķiecīgi mīkstina šo te pozīciju. Tātad acīm redzot, Briselē kaut kas notiek. Būtu labi, ja šis premjerministrs pārtrauktu tās iepriekšējās tradīcijas, kad premjers nerunā ar parlamentu. Kas tad īsti Briselē noticis? Man, piemēram, nav informācija, tieši informācija, kas tad tur tajā Eiropas padomē noticis. Man ļoti gribētos zināt, kādas saistības tā premjers valsts vārdā ir uzņēmies, vai kādas saistības mums būs jāpilda. Iepriekšējā premjerministra arī klusēja, un tā vienā brīdī sāk saukt tikai ciparus. Katru mēnesi tie cipari aug. Kas tagad notiks? Es nezinu.